Nu ko, esiet sveicināti, šeit Specially for Latvians. Un šodien mums ir milzīgs unboxing video. Es šo milzīgo kasti saņēmu no vecākiem dzimšanas dienā. Viņa izmaksāja dārgi un atnāks vēl viena, bet ne tik liela paciņa. Šī atnāca vienkārši ātrāk, es pasūtīju no Cubicle un atpakošu es ar savu māsu. Nu ko, ķersimies klāt! Nu ko, mēs esam attaisījuši paciņu, un pirmā lieta, ko es redzu, ir šis smukais, jaukais džemperītis. Es viņu pasūtīju. Izskatās pēc... tā ir jaka, man šķiet. Nē, tas ir hūdijs. Hūdijs. Tā. Tā, tu varētu paņemt kameru un parādīt rekur visiem krekliņu. Okay. Lūk, šāds viņš izskatās. Hūdijs. Bet tu liels priekšteps. Nē, tas ir S izmērs, tas ir mazākais, kas viņiem bija. Man ir S izmērs krekli. Nē, tev ir... Man ir Tev ir, es nezinu, kaut kāds bērnes varbūt. Labi, tas ir tāds ļoti patīk man šitais hūdijs. Viņš silts izskatās. Jā, labi. Es arī to pamanīju, bet sāksim mēs, piemēram, ar šo. Tas ir tā kā Cube, bet tas ir Squished Cube. Tā kā viņš ir stilīgāks. Tātad mēs paņemsim mūsu šķēres un attaisīsim viņu vaļā. Es tā ceru, ka šis video neieilgs, jo šajā kastē, es nezinu, kāda 30-40 kubi, man liekas, ir. Jā, un man bailes no tā, ka var izslēgties kamera varbūt. Jā, man arī. Tas, ka vietas var arī nepietikt. Bet tas... Un, voilā! Squished Cube! Tāds vienkārši... Tā. Un tā tad, kā viņš grozās. Viņš ir baigi labais. Tā, lai jūs labāk redzat. Jā. Un viņš grozās tāpat kā Cube, tikai viņš ir tāds tā kā plakants. Saprotiet? Vienkārši tā kā... Pagaid, tas tev lietus sargs ir? Nē, vēlāk parādīšu. Skatītājiem nav viss uzreiz jāzina. Labi, mēs turpināsim. Pēc lietus sarga. Bet nav. Labi, tu man palīdzēsi ar to, ka tu man uz gultas liksi visus noderīgos, visādus krāmus, un visus nederīgos krāmus metīs uz zemes. Labi, mēs turpināsim ar lūk šo te. Tas ir šitais kāņu. Es esmu slims, atvainojiet par šņaukāšanos. Tā bija māsa. Tātad šis es neatceros, kas bija vispār. Tā ir A-Long 2 versija. Šitais ten Fisher Cube otrā versija. Karači. Pirmā, otrā versija. Kāda versija? A-Longs. Šitais ir taisīts no A-Longa, kas man ir vispār. Viņš nav tik slikts. Bet bija šim ten pašam kubam pirmā un šī ir otrā versija. Tātad visi saka, ka tas ir labāks, otrā versija. Un es viņu dabūju. Wow, viņš grozās tik forši. Kā redzat, nav gan. Tas nav lietus sargs. Un tātad šeit, kā jūs varat redzēt, tās ir 3x3. Tā kā, ja, reku 3x3, tas ir centrs, tie ir stūri, tie ir edge. Tad tas ir centrs malā, tad tie ir tie edge, tad tie ir tie stūri, ja. Nu, saprotat. Tas ir baigi kūlīgs kubs. Noliec uz manas gultas. Jā, ir gan. Tā, ar ko mēs varam turpināt? Ok. Lietus sargu. Nē. Kas tas tāds pa būķīti draugļi? Jā, tieši par to es runāju. Tas ir jaunais
Izražotājs viņu izražoja, kad 20 kaut kurā jūnijā, man liekas, tikai 16. gada. Un jā, es viņu pasūtīju, viņš maksāja tikai $4. Vai arī 4 eiro. Jā. Un šitais, kā viņš saucās, Nav nejausmas. es arī nezinu, te viss ir ķīniešu valodā. Kenchonchi! Teiksim, viņš saucās... Puķis. Nē, es aizmirsu tiešām. Puķis, vienkārši sauc. Puķis Extreme Gold. Juksin Water, man liekas. Juksin Water, laikam, man tā liekas. Juksin ir tā kā vispār tāda kompānija, un Water ir tā kā kubs pats, tā kā nosaukums kuba. Es vienkārši neciešu šitās kastes. Tas jauki. Te ir pamācība. Jā, nu kas? Es neciešu to, ka ir šitādas kastes. Un man jau izkrita gabaliņš centra. Tā, un tagad mēs pārbaudīsim, kā viņš grozās. Color cutting nav slikti. Tā, pastīsimies, kāds ir mehānisms. Fokusējies kamera. O jā. Jā, līdzīgs ālangu, man liekas, bet daudz labāks es jūtu, ka viņš ir ar lūbu. Un jā, viņš vispār nav nemaz tik slikts. Jā. Viņš man atgādina pats vēl sliktāku kubu par ālangu, bet beigās viņš pēc sajūtām man pat liekas, viņam vajag vairāk spēku. Un es domāju, viņu vajag vairāk pagrozīt, un viņš būs labs. Labi, tas nāk iekšā gultā. Un tā tad, tā, pastīsimies, kas mums vēl tiek. Tā, labi, paņemsim mēs, lūk, šo. Tā tad, tā. Tā, pabīdīsim kaut kā kameru. Tā, un... Nē, var nofilmēt no rakursa kaut kāda, no turienes tieši. Tā. Nazi un šķēres noliksim atvilknē. Tā, labi, paņem nofilmē. Tā, lai redz galdu. Tātad šis ir jauks G4, tā kā kubu, tā kā tāds paletīts. Šeit uzliek taimeri, kurš ir lūk šeit. Viņu tūlīt arī atpakosim. Un pastīsimies, kāds mums ir jaunais taimeris. Šī ir jauna versija. Vajadzētu nākt ar baterijām. Izņemam to. Un viņu vajag iebīdīt starp šiem ten, kā redzat, tur ir caurumi. Viņu iebīda tā. Jā. Un viņš ir vispār tāds izliekts. Šeit ir tāds nopaļots. Tad viņš ir uz leju tā kā vēl pie tam. Un tā. Noliešu. Tās grāmatas visas. Tā. Un, jā, iztestēsim. Tātad viņš ieslēdzas. Reku rāda, viņam ir tāds izliekts ekrāns, vēl uz leju tāds. Un, jā. Šitās ir mazas podziņas vispār. Atšķirībā no mana pirmā taimera. Tā. Un, jā. Jā, vispār. Smuka dizaina taimers. Tā, 1, 2, 3. Jā. Ok.
Jā, kā redzat, spožas lampiņas. Un jā. Jā, man liekas, ļoti labs taimers. Pārbaudīsim uz kāda kuba. Ātri vienu lietu es gribu pārbaudīt. Jā, līksts. Pagaisi. Labi. Tātad šo mēs noliksim tur. Tā. Vispār es domāju, būtu labāks rakurss, ja tu filmētu no turienes. Man būs grūti noturēt kameru. Nekas. Tā parādi. Tā. Labi. Kas mums vēl te ir? Kas tas? Tā. Šitais nāk vispār kopā ar to taimeri. Tas ir tā kā somiņa, kur viņu visu ielikt. Iekšā var, te var uzrakstīt vārdu uz abām pusēm. Un jā, foršs maisiņš. Tad es pasūtīju šos daudz maisiņus. Man liekas 5. Jā, 5. Tātad lūk šādi smuki kubu maisiņi. Tur iekšā var ielikt smuki kubu. Smuki, viņi nav arī pārāk biezi, nav arī pārāk plāni. Tos tāpēc, lai Viņus smuki var rekur aiztaisīt šitā ciet un smuki attaisīt vaļā. Un jā, tātad tikai ļoti daudz maisiņi. Tā. Tālāk. Labi, turpināsim ar šo. Uzmaniet, kas šis ir. Šis ir caurspīdīgs 1x1 kubiks rubiks. Par šo es esmu visvairāk satraucies, jo es viņu nemāku salikt. Iedomājieties, viņš ir tik grūts, jūs neticēsiet. Viņš ir tik grūts, es vienkārši nespēju. Labi, samaisīsim. Labi, es domāju, ir gana samaisīts. Un jā, būs laikam jāizdomā, jāapstās varbūt YouTube'ā, kā viņu salikt, jo es nespēju. Es jokoju taču veids. Labi, kas te vēl? Pričēdāļi visādi. Vispār man liekas, ka viņi abas paciņas manas ir apkopojuši, jo es šos pasūtīju atsevišķā paciņā. Tātad sanāk, šeit ir abas manas paciņas. Jauki! Vēl labāk. Tātad es pasūtīju šādas vīlītes. Jums laikam baigi neinteresē, kā es atpakoju vīles. Bet, jā, šīs ir manas vīlītes. Ar ko viņam dara? Kāpēc viņas nenāk ārā no tā maisiņa? Tāpēc, ka viņi... Lūk. Tātad. Un ar viņām tu, kad kubam, piemēram, ir kaut kāds tā kā galiņš, kur ir ass, piemēram, vai viņš traucē, tu vari paņemt un viņu noslīpēt. Un tā, lai man nebeigtos vīli, tad, kad man, piemēram, šitā vairs nebūs asa, tad man būs vēl viena, tāpēc es pasūtīju 2. Jā. Tātad, mēs turpinām ar šo. Tas ir Blade Cube. Man liekas, kaut kāda Blade bija. Mēs vienkārši saplēšam kasti un dabujam viņu ārā. Lūk, viņš ir tāds jocīgs, paskatāt 3x3, kā jūs varat redzēt. Vai labi redz kamerā? Jā. Kā jūs labi varat redzēt, tas ir centrs, tie ir tie edge, tie ir stūri. Un jā, tas ir ļoti jocīga dizaina 3x3. Grozās neslikti, neteiksim, ka labi, viņam vajadzētu lūbu. Bet jā, nav slikti priekš šāda kuba. Varbūt konvertatiņš viņam ir. Laikam nē. Man tur kaut kas atsūtījās telefonā. Nu jā. Skaidrs.
Tātad tāds ir Blade Cube. Baltā versija, jā, baltā, redzat, plastika balta. Bija arī melns, bet man liekas balts labāks. Tā. Kas mums te vēl ir? Es vienkārši ņemu vairākus kubus un vienkārši velku ārā no pakas. Šitais ir mūsu Vitu 2x2 pirmā versija, tā nav otrā, ja jums tas interesē. Man ilgi vēl būs jāgrib šitā kameru. Pusstundu? Laikam, pusstundu. Nē. Ko? Nē. Jā. Tātad, šis ir Vitu. Man liekas, J-Cuber laikam bija šis mīļākais 2x2. Un wow! Corner cuttings. 45 mierīgi, vairāk. Mierīgi. Man liekas, šis ir mans jaunais, labākais 2x2. Jā, varbūt kādu maru lūbu vajag ielikt vai kaut ko tādu, bet jā, baigi labais. Tā. Tas mums vēl te ir. Šeit mums ir visādi stikerīši. Es tur pasūtīju kubu tā kā stikerus, visādas uzlīmes. Es neatpakošu viņas tagad, jo tas būtu garlaicīgi. Labi. Tā. Šis ir viens no maniem mīļākajiem kubiem šajā paciņā. Tas ir kaķa kubs. Tas ir 2x2, tikai kaķa formā. Kaķītiem tas patika. Un visi saka, ka viņš griežas tik nenormāli labi, ka viņš varētu būt mierīgi Speed Cube. Tā. Un to pārbaudīsim. Tātad, forši kaķīts. Bišķīt eļļains. Man tā liekas. Vai arī manu rokas ir eļļains? Nē, viņš ir eļļains, jā. Man liekas, viņā ir lūba. Tāpēc viņš arī ir pats eļļains bišķīt. Labi, kroči. Viņš grozās īstenībā neslikti. Ķerās, to es varu pateikt uzreiz, viņš ļoti daudz ķerās. Pārbaudīsim corner cutting. Nav tik labs, bet ir bišķīt reversaro. Jā, Man ir. nepatīk šitā skaņa baigi. Labi. Būs jāapstrādā pie šī, un es domāju, jā, viņš ir ļoti labs priekš sava veida kuba. Es gribu gulēt. Labi. Tālāk atpakosim mūsu 4x4 kubiku rubiku. Tātad nāk ar pamācību. Ja jūs tas interesē. Mani neinteresē, Tā protams. mēs tagad nosēdēsim. Un šis vispār ir... Kas tas vispār? Mauju ausu. Un es nezinu, vai tas ir mini. Man liekas, tas nav mini. Varbūt ir mini. Tev vajag nostādīt kameru. Labi. Yeah. Drīz jau būs pusstunda. Atpakosim. Ja būtu naktis, es tev aizmigtu. Labi. Neņemiet viņu galvā, viņai neinteresē. Tātad, šis ir mans 4x4. Un... Tas ir dīvaini. Viņš ir baigi vaļīgs, man tā liekas. Jā, vispār labs. 4x4 kubiks rubiks. Labi. Lai nu viņš iet gultā. Un vispār tagad ir ļoti liels brīdis paskaties, ko es vēl dabūju. Milzīgu 3x3. O jā, šito es gribu atpakot vaļļoti. Tu varēsi pēc tam nostādīt kameru, es gribēšu paspēlēties nedaudz ar viņu. Nē. Vēlāk. Man tur palika vēl aptuveni tik daudz, cik es jau esmu atpakojis. Nav vēl ilgi. Tā. Vēl kāda pusstundiņa varbūt.
Es tikai jokāju. Varbūt te 20 minūtes. Tā. Tātad nāk kaut kādā veikala kastē. Un šis ir milzīgais. Pastieties, te ir mana roka. Pastieties. Tā ir mana roka. Un re, kur ir kurvis. Un viņš griežas īstenībā tik labi. Tas ir vispār hēšu. Ja tu varēs tādu paņem uz sacensībām līdz tāds uzliet uz galda, tā, tagad es tādu griezīšu. Jā. Un tas ir kaut kas. Tādu es iesaku katram kolekcijā nopirkt. Tā. Nolikšu tepat to kubu nos un ķersimies pie kaut vai šī jaukā mazā 3x3 kubiciņa. Rubiciņa. Man šķiet mums ir mazāks. Tas tur. Jā, bet mums ir 2x2. Mums nav 3x3 mazais. Jā, es zinu, bet citi zini, ko teica, ka viņi grib noņemt to piekariņu, tāpēc, ka šitais ir labāks par ļoti daudziem speedcubiem īstenībā. Tāpēc daudz arī paņem un noņem piekariņu. Vismaz tā viņa video teica, bet es domāju, es neņemšu piekariņu nost. Un jā, viņš tiešām grozas daudz labāk par ļoti daudziem speedcubiem. Tad ir vismaz kāds speedcubes. Tas jocīga. Man visi gandrīz ir speedcubi. Es nezinu, neko nākotnē. Tā. Jā. Ļoti labas krāsas, man patīk. Man patīk ļoti tā rozā krāsa. Jā. Tik tā rozā. Ļoti jaukas krāsas. Labi, tas ies manā gultā. Un, ja kāds būs slikts kubs, vienkārši nometīs lejām. O, šitais ir Moju Veipo 2x2. Veipo. Tu jau svieta. Mācību. Nāsu gan. Nē, uz daguna. Jā, tāpēc, ka te ir karsti. Labi, te ir, dārgie draugi, Moju Veipo. Viņš ir ļoti pluss, atšķirībā no Linkpo. Un jā, ļoti jocīgs kubs. Noteikti nebūs mans mīļākais. Viņš ir tāds baigi tāds, tā kā mīksts. Tātad groza. Labi. Tālāk mums ir lūk šāds kubs. Šis mums ir Mirror Cube. Tikai man jau ir Mirror Cube, bet man nav 2x2 Mirror Cube. Un šoreiz tas ir zelta 2x2 Mirror Cubes. Un es dzirdēju, jā, viņš grozās ļoti, ļoti, ļoti labi. Noteikti ļoti jautri salikt, bet pagaidām mums nav laikā jāatpako vēl kubi. Pastīsimies. Te ir biznesa kartīte. To mēs metam miskastes vietā. Kāpēc biznesa? Tā ir tāda kartīte, ko viņi visiem dod sūtījumā līdzi. Tā, jā, tikai 2. Jā, es 2 arī pasūtīju. Tātad šie ir tā kā tādi kastītes popkorna. Tikai popkornu liks priekšā. Nē. Labi, es pagaidām nemāku viņu salocīt tā, lai būtu kastīte, bet jā, tā kā sacensībās tev dod kubu zem kastītes, un tev jau tā, vai tu esi gatavs, viņi noņem kastīti, tu apskaties, tad uzliec rokas uz taimera un sāc likt. Jā? Man jau sarkanas rokas palika.
Tātad šīs kastītes ir vienkārši foršs tāds aksesuārs. Labi. Ķersimies klāt mēs pie... Ja jau man ir 2x2 Mirror Cube, kāpēc, lai man nebūtu 2x2 Ghost Cube? Un lūk, kur viņš ir. 2x2 Ghost Cube. Melns. Jā. Es vispār biju prasījis ar zaļām uzlīmēm. Kur ir manas zaļās uzlīmes? Jā, lūk, kur ir. Labi. Šīs izstīsies ļoti labi, man liekas. Un jā, pagaidām es to nedarīšu, bet jā, es domāju, izstīsies ļoti, ļoti labi. Tā, to nolikam zemē vienkārši. Te man ir 2 forši kubiņi. Labi, nekas. Man ir Calvin's Twisted Cube and Calvin's Fisher Twisted Cube. Tātad sāksim ar Fisher Twisted Cube. Viņš nav sapratis, viņam centra gabaliņi izkrita vienkārši ārā. Labi, tas nekas. Nāk smukās kastītēs. Labi, šos ieliksim atpakaļ, lai var normāli visu saprast. Tātad es saliku atpakaļ. Un šķiet, ka viņi šitā kritīs ārā diezgan bieži, jo viņi nav stingri. Būs ar līmi jāpielīmē. Super līmi. Bet jā, viņš izvēršas ļoti, ļoti foršās visādās kombinācijās. Jā, kā jau teicu, šie ten krīt nost viņam. Bet tam, ko es tūlīt atpakošu, tam otram, nevajadzētu viņiem tiem vēl krist nost. Tūlīt jau būs pusstunda. Tātad, ķersimies pie šī kuba. Ja cik redzētu tavu seju, kā viņa izskatās. Šo kastīti bija nedaudz grūtāk attaisīt. Un lūk, kur ir šis. Ir. Grozās sliktāk vispār. Bet viņš jūtās kvalitatīvāks nekā tas. Šīs. Vokas ir par problēmu. Viņam vajag noņemt šos centrus un jā, vajag atskrūvēt bišķīt vaļīgāk, jo šī līnija grozās ideāli. Vienkārši ideāli. Tā kā man būs jāpiestrādā pie tā, bet pagaidām tā, rastīsimies. Šis ir Feng Shi Shuangren Mini. Un pastieties vēl kāda krāsa. Viņam ir. Dievs, kāpēc jātaisa tādas kastītes? Tūlīt tās jūs redzēsiet. Tas ir tik jautri. Wow. Viņš ir tik labs īstenībā. Hehe. Var mani kameru nostāt? Nē, pagaidi. Pabeidzam filmēt video. Jā, ļoti labs kubs. Neiedziļināšos es te visādos sīkumos, jo mums vēl ir daudz kubu, ko attaisīt. Tātad, mums šeit ir diezgan daudz baltu standiņu. 3, 5, 6, 7, tā jābūt vēl, jā, 8,
jābūt vēl 90. 9, 10, 11. Un man liekas, varbūt ir pat vēl. Nē, nav gan. Es pasūtīju 10, bet kāpēc man ir 11, es nezinu. 1, 3, 4, 5, 1, 3. Jā, man ir 11, jocīgi. Bet nu labi. Lai nebūtu 11, jo vairāk, jo labāk. Tad ir vēl viens 3x3 mini Diane Zenši. Šī ir mazākā versija šim kubam. Ļoti populārs kubs. Un es nopirku stickerless. Un grozās ļoti labi. Te var redzēt viņa ļoti labo corner cuttingu. Jā. Un tas īstenībā ir viens no pirmajiem ātrajiem speed cubiem. Te ir Shengshaw Aurora. Apstīsimies. Nāk ar pamācību. Netirini kameru. Man sāp jau muguru. Tātad. Viņš ir netīrs vispār. Jocīgi. Bet nu labi. Tātad. Viņš grozās ļoti labi. Un viņš maksāja, man liekas, tikai 4-6 dolāri, man liekas. Kāda 5 eiro, karači. 5 maksāja. Tātad. Ļoti labs kubs. Tālāk paņemsim nākamo kubu. Un tas būs, laikam, viens no maniem mīļākajiem. Šitais ir Shengshaw. Aizmirsu nosaukumu. Jā, X-Men Tornado šitais bija. Skaidrs. Tātad. Šis ir ļoti līdzīgs Mei-Ying kubam, kas man jau ir. Bet šī jābūt labākam par Mei-Ying, tāpēc es viņu gribēju dabūt. Ļaujiet man ātri saplēst iepakojumu. Un lūk, kur viņš ir. Wow, cik viņš ir ātrs! Jūs nevarat vienkārši iedomāties. Vienkārši nevarat. Viņš ir vienkārši tik ātrs. Bet jā, viņš... Wow, es nesasikāju, ne? Wow, viņš uzkrita uz taimera. Tas kubs. Labi. Tālāk, ļaujiet man parādīt. Šeit ir lūb. Es paņēmu visādus lubrikantus izmēģinājumam. Es paņēmu lielāko, ko varēja šito ten Speedy. Tie ir tā kā cubicle. Tad tas ir silikon parastā. Un tad šis ten ir gummy. Gummy bear. Tātad. Tie ir tie 3. Ar tādiem galiņiem 3 nāk komplektā. Un jā, nolikšu gultā. Tātad. Man šis vienmēr patīk.